Mani mīļie bērni, Roberta un Emīlija, ja jūs sadzirdētu mani, tad es jautātu jums, kā jums klājās, mani mīļie bērniņi? Kā klājas tev, Roberta? Kā klājas tev, Emīlija? Es tik ilgi neesmu jūs redzējis, tieši tāpat kā jūs mani. Ja vien jūs mani šad un tad redzat vai dzirdat kādā video ziņā vai audio ziņā, tas ir stipri par maz. To cilvēku dzīvē, kas ir tētis, mamma un bērni, un kas attiecās uz mums, ir svarīgi, lai jūs, tāpat arī es, varētu netraucēti vismaz parunāties, satikties. Tā kā tas nenotiek jau 5. gadu, tad šādā situācijā esot, esmu izlēmis, ka laiku pa laikam jums pastāstīšu pa kādam dzīves notikumam un stāstam, dažus no kuriem jūs atcerēsieties. Vēl tajā laikā, kad jūs bijāt pavisam maziņi, bija tā, ka jūs bieži man prasījāties opā. Es to darīju labprāt. Es ņēmu jūs savās rokās un dažkārt pat liku Robertu uz viena pleca, Emīliju uz otra, un tā mēs devāmies pastaigā. Jums bija jautri. Atceros, ka jūs dažkārt pat cīnījāties par to, kurām tiks vairāk uzmanības. Bet jūs zinājāt to, un es atceros to ļoti labi, ka īsti cīnīties par vairāk tēta uzmanības nevajadzēja, jo jums tās pietika. Ir pavasaris, nāk vasara, kārtējā vasara, kurā savās domās un savā sirdsapziņā pieminu jūs, mani bērni. Es atceros tās dienas vasaras laikā, kad kopā ar jums devos pie jūras un citos mežos un lasījām ogas, mellenes, meža zemenes, dažkārt avenes. Es atceros to, kā tās garšoja jums, mani bērni, jo sevišķi tev, Emīlija. Atceros, kā ēdot mellenes, protams, nokrāsojās arī mute, arī tas bija skaisti un labas atmiņas. Un atceros to, ka mēs veidojām kopīgi dažādas fotoatmiņas. Pateikšu arī kādu ne tik ļoti priecīgu, drīzāk skumju atmiņu. Pēc tam, kad 2021. gadā uz kādu neilgu brītiņu, uz pusstundiņu satiku jūs, esot jūsu mājās, dzīvoklī Jūrmalā, kur agrāk dzīvojām mēs visi kopā, diemžēl pamanīju, nevarēju nepamanīt to, ka arī tās tomēr retās fotoatmiņas, kas bija kopīgas jums, mani bērni, ar mani, ir bijušas noslēptas. Pajautājiet sev, mani bērni, vai tā ir cilvēcīgi darīt, vai tā ir labi pret jums darīt, ka jūsu attiecības ģimenē ar jūsu tēti, pat tās ir noslēptas, vai tas ir darīts bērniem, vai tas ir darīts bērnu labā. Un ja tas nav darīts bērnu labā, tad kāpēc tas tiek tā darīts? Es gribu jums pasakīt, bērni, ka tās retās bildes, kurās man bija iespēja jūs un arī sevi piedzīvot īstenībā, es arvien turu godā. Viņas nav noliktas malā. Viņas ir līdzīgi kā šis brīdis, kurā es uzrunāju jūs. Tās ir. Tās nav
pagājušas. Tās nav atstātas novārtā. Ar to es arī gribu pateikt, ka pat tas mazumiņš, kas man ir, arī tas ir nosargāts. Es gribētu, mani bērni, jums pastāstīt daudzus, patiešām daudzus dzīves stāstus. Ja kādā brīdī liekas, ka to ir tik daudz, ka pat būtu jāraksta grāmatas, tad apzinos to, ka visam laika nepietiek. Taču es mēģinu reizi pa reizei vismaz pastāstīt pa kādam stāstam, pa kādam notikumam, kurā jūs atcerēsieties sevi un mūs, un dažkārt arī citus cilvēkus. Vēl pieminēšu tādu notikumu, ka pat tad, kad tevi Emīlija māte aizveda pie kādas tantes, kura pārbaudīja tavu pieķeršanos abiem vecākiem, man klāt nesot, tas vēl bija tajā laikā, kad daudzi paverdzinātie no Covid sektas puses staigāja lupatās, vergu lupatās uz sejas. Tajā laikā man neļāva būt ar jums, bet pārbaudīja. Viņi melodami meloja, ka pārbaudīja arī jūsu pieķeršanos man. Kā viņi to varēja pārbaudīt? Mammai klāt esot, bet man klāt nesot, ja viņi neievēroja vienlīdzīgi cilvēku tiesības uz saskarsmi un saziņu. Un pat tajā brīdī, kad es nebiju klāt, to Emīlija sacīja, ka grūtā brīdī palīdzību vispirms meklētu pie tēta. Tev bija tikai 4 gadiņi, un tu pateici šo. Tas ļoti daudz ko pasaka par tavu sirdsapziņu. Roberts tajā reizē nebija klāt, un man nav zināms, vai Roberta pieķeršanās abiem vecākiem tika pārbaudīta. Taču tas, ko tu pateici, pasaka daudz. Pieminēšu arī Roberta vārdus, kad 2021. gada oktobrī, tas bija 10. oktobris, kad uz pusstundiņu apmēram es ierados ciemos pie jums, mani bērni, lai nodotu jums sarūpētās dāvanas un citus veltījumus. Ko es pamanīju? Es pamanīju to, ka jūs, mani bērni, katrs darbodamies savā interešu lauciņā, darījāt to, ko jūs darījāt. Taču kādā brīdī mūsu sarunas atplauka tā, it kā tie dzīves smagie notikumi, ko bija radījuši kaitnieki, nemaz nebūtu bijuši. Mēs ļoti priecājāmies viens otru redzēt, dzirdēt, mēs sarunājāmies no sirds uz sirdi. Un tad kādā brīdī, kad es sarunājos ar tevi, Emīlija, Robertiņš aizsteidzās pie savām spēļu mantām un tur rotaļājās. Es iegāju Roberta istabiņā, un Roberts sacīja, tēti, es tevi ļoti mīlu. Tajā reizē es biju ierakstījis šīs mūsu sarunas mūsu dzīves piemiņai. Un laiku pa laikam es šo atceros. Es šo atceros, ko sacīja tu, Robert, un atceros to, ko sacīja tu, Emīlija. Atceros, ka, jo sevišķi tu, Emīlija, sacīja arī tādus vārdus, kas bija raksturīgi tev. Kad es sacīju no savas puses, ka es ilgojos pēc jums, tu man atbildēji, ka es arī pēc tevis ilgojos. Tas ir ļoti mīļi, tas ir ļoti sirsnīgi. Jā, mūsu sirds to sajūt, kā tas ir būt cilvēkiem, kā tas ir sadzirdēt vienam otru un nepaiet garām.
šajā reizē pieminēju šos dažādos dzīves notikumus un pastāstīšu jums vēl ko. Kad es biju mazs puika, apmēram tajā vecumā kā tagad Roberts, un vēl pat mazāks, drīzāk tavā vecumā Emīlija, es biju ļoti patstāvīgs. Es ļoti daudz ko darīju vienatnē, patstāvīgi, taču arī paspēju būt arī ar tā laika draugiem. Dažne dažādās darīšanās un, protams, arī blēņās. Kā jau bērniem tas raksturīgs, taču šoreiz īsi, citreiz vairāk pastāstīšu kādu tādu stāstu, ko esmu uzticējis tikai ļoti, ļoti retiem cilvēkiem. Kādam tuvam draugam, un pastāstīšu arī jums. Mazam puikam esot, es dažkārt domāju, kā gribētos atrast tik daudz laba, lai varētu to labo iedot visiem cilvēkiem. Tas bija mans naivais domu gājiens, ka es gribētu, lai visiem cilvēkiem būtu labi. Un tajā sakarā es sāku domāt, ka ir jāatrod liela bagātība no seniem laikiem, un es dažkārt devos uz vecajām pilīm, un tajā pusē, kur dzīvoju, Valmieras pusē, tur tāda ir, un ne tikai tur. Un man sanāca būt arī pagrabstāvā un vēl dziļāk, citos līmeņos, kur es atradu šo to, ko šajā reizē sīkāk nepastāstīšu, taču gribu, lai jūs zināt. Patiešām, tas, ko cilvēki atrod, ir viens stāsts, bet tas, ka šajā pasaulē, lai kā mēs gribam, lai visiem cilvēkiem būtu labi, tā ir mūsu griba, bet tā nebūtu nav ne tuvu katra cilvēka sirdsapziņa. Ne tuvu katrs cilvēks grib, lai cilvēkiem citiem būtu arī labi. Tāpēc šajā reizē jums, mani bērni, gribu pasacīt šo savu dzīves mācību. Domājiet ar savu galvu. Es jūtu to, ka arī jūs gribat, lai ir labi, gan jums pašiem, gan jums tuvajiem mīļajiem cilvēkiem. Bet atcerieties, ir jāpārbauda cilvēkus, un cilvēkiem ir jāuzdod jautājumus. Ja kādi izvairās no atbildēšanas uz svarīgiem jautājumiem, esiet uzmanīgi, tādus nelaidiet sev klāt. Pat ja viņi smaida, pat ja viņi dod jums kādas dāvanas, nelaidiet tādus sev klāt. Īsti cilvēki ir godīgās attiecībās ar saviem līdzcilvēkiem. Viņi ieklausīsies, viņi sadzirdēs, nepaies garām un atbildēs uz jautājumu un jautājumiem, kas tiek sacīti. Jā, mani bērni, tā bagātība, ko savā dzīvē es esmu atradis, ir, to pateikšu īsiem vārdiem. Nevis manta, nevis vara vai spēks, kas arī dzen ir pieejama, bet gan gods un sirdsapziņa par jebkuru varu. Nāks laiki un dienas, kad jūs šos vārdus manus vārdus sadzirdēsiet un sapratīsiet pilnībā. Tie atbalsosies katra jūsu sirdsapziņā. Es jūsu tētis, jūs mīlu, jūs to zināt.